tīrs kā kristāls un saules stari pār zemi gaismu izklāj. Un liekas vieta noskaņa, laiks ir īstais. Kāpēc pa īstam būtu bīsties? Es redzu kompleksu kaudzi sevī, kad biju mazāk, šķiet man to nebija. Ja man atmiņa nebija, bija daudz grūtu dienu, par kurām neviens neko nezin. Cik gan veikli mēs iespiežam sevī kādu mirkli, kurš vēlāk nav derīgs. Tas atņem un neko nedod pretī. Varu derēt, ka tāds arī tev ir. Vārds nes sevi info, saliec no tiem domas un lido. Zinu, katram no mums ir savas sāpes, bet šodien vēlos es tikt tām pāri. Tikt tām pāri, šodien vēlos tikt tām pāri. Tikt tām pāri, šodien vēlos tikt tām pāri. Tikt tām pāri, šodien vēlos tikt tām pāri. Tikt tām pāri, tikt tām pāri. Jā, varbūt nedaudz vairāk mums vajadzētu pieturēties pie domas, kas saka, ka stāsts vēl nav galā. Daudz vēl ir darāms un viss vēl var sanākt. Ir tikai nosacījums nepalikt malā un iesakt šodien, nevis rīt vai jaunā gadā, kad it kā maģisks spēks atbrīvo no visām bažām. Aizmirst dusmas un izkliedēt bailes, jo viņas abas divas neļauj mums aizmigt. Zaļā gaisma visam, ko tu vēlies. Viss, ko vēlos es, ir vēl viens cēliens un mazliet vairāk veiksmes un pacietības. Mazāk miega un atriebības, es dzirdu sevi balsi, kurai dažkārt nespēju sekot. Tā reizēm ir tik augstu, kā nevaru saklausīt neko. Tā rodas dienas, kuras vēl grāvī, un šodien vēlos es tikt tām pāri. Tikt tām pāri, šodien vēlos tikt tām pāri. Tikt tām pāri, šodien vēlos tikt tām pāri. Tikt tām pāri, šodien vēlos tikt tām pāri. Tikt tām pāri, tikt tām pāri. Otrā pusē, kur sāpes nejūt, kur nav jālausa galva būt vai nebūt, kur tavi tuvinieki vecāki nekļūst, kur cieņa un mīlestība nezūd. Tur ir gala punkts redzams bez kartes, tur visi vienādi, tur nedalās kārtās. Ja gribi just ko tam līdzīgu, līdzi nāc mums. Otrā pusē ir jauns sākums.